proti interviju. Kā gatavot savu klientu intervijai? Kas ir tas darbs, ko jūs klienti gaidīs nākotnē no jums? No jūsu aģentūrām pirms, ap un sakarā ar interviju. Intervijas, protams, ir visdažādākās. Ir radio intervija, televīzijas intervija, avīze, žurnāls, intervijas, kas ir it kā veltītas vai grozās ap kaut kādu vienu tēmu. Intervijas, kas tās lielās, piemēram, žurnālu. Intervijas, kas saistās ar visu jūsu dzīvi un tās gājumu un domām un vērtībām un sazinu ko. Un, protams, ir arī specifika, kas tas ir par mēdī, kurš jūs intervē un kādā sakarā, bet tajā neiedziļinoties paņemsim kaut kādu tādu tipveidu gadījumu, piemēram, lielā, dzīves stila vai tēla intervija, kaut kādā lancētā žurnālā. Jūs nezinu, kaut kā, jūs to esat panācis, ka jūsu klients ir uzaicināts uz tādu interviju, vai viņš vienkārši ir uzaicināts. Un te, jums kā PR konsultantiem vai aģentūrai, patiesībā diezgan liels darbs pavarās. Un tā ir tāda standarta situācija, teiksim, ar ko jūs noteikti saskarsieties. Un tajā PR vai pasaulē, intervija ir tāds kaut kāds patiesības punkts, tas ārkārtīgi svarīgs brīdis, teiksim, un te tad ir tā vieta pastrādāt. Tas gatavošanās posms sastāv no kādiem 4-5 tādiem darbiem vai cikliem, kas jums jāizdara. Pirmais, jūs it kā kļūstat par to žurnālistu, iejūtaties tā žurnālista ādā un izdarat visu to darbu, kuru žurnālists dara arī gatavojoties intervijai.